Mūsu kaimiņš parkojās, saucās. Tagad izkāps kundze un parādīs viņam, kā jābrauc. Viņa vienkārši mašīnu tulīt aizstums pareizajā vietā. Mēs sākām brokastot, viņš mēģināja paralēli ieparkoties starp tam divām mašīnām. Pēdējās norādes. Viņa vienkārši neizturēja. Kāps ārā noblēs, viņam labas veids. Kundze ir izbesījis, ka 10 minūtes īpašnieks ne, bet vīrs mēģina noparkoties. Beigās viņš ir atradis risinājumu starp divām mašīnām noparkoties perpendikulāri. Tas nebūs viss. Būs turpinājums, viņš tulīt mēģinās, jā. Viņš atsprādzējās, vai nevar saprast, ko viņš tur mēģina. Viņš atsprādzējās. Viņš atsprādzējās. Nu, ko viņš darīs? Būs vai nebūs? Mēģinās ieparkoties vēlreiz. Vai viņš mēģinās? Nē, viņš atslēdz visas durvis. Tāpēc viņš vienmēr tās durvis, bet es, kur tāds vietā ir. Nē, viņš to nebeigs. Nebeigs šodien parkoties. Viņš domāja, šitā ir baigi labi. Ko man te uztraukties?